Nu, ko šī pilnīgi ārprātīgā spēle ir noslēgusies. Mums veiksmīgi, lai pēdējās 10 minūtes es izdzīvoju pilnīgi visu emociju galmu. No tā, ka man viss ir apnicis, tur šeit džeki pilnīgi idioti, ja? Es to, ka es esmu mīlu vairāk visu pasaulē. Un tas viss 10 minūtes. Bet, Džeri. Ko vai čukstās kaut ko tur vidu, ne? Sāksim ar Džeriju. No Džeri pāris vārdi par spēli. First of all, so basically, Mr. Mamian to everybody. And it was quite a good atmosphere. Happy to score, and thanks to my teammate. It was a good atmosphere, which Liverpool PFA fans always make it like that. That's why here feels like home. I go everywhere I come. About your last goal, you starting playing like a striker, yeah? Yeah. Why? I spoke to Marius, and Marius be like, okay, just go. And usually he always tell me, 90 minutes, if we're losing, I go, I'm the tallest man on the pitch, I have to go there, we'll see what can happen. Okay, we all remember your goal, which was scored in Ogre, this crazy long shot. And in the last games, you also tried to shoot. Yeah. It's, you're not afraid, because Marius will tell you, oh, you bad boy, don't shoot. I only listen to Marius with the good advice. And I always say, the bad advice, don't shoot him and Giga, I don't take. So most times when I get to the place and we're losing, I can try. And yeah, last game no, this game no, next game I try again. Kāda bija jautājuma Džerijam? Okay, thanks, Jerry. Paldies, lūdzu. Ej, mazgājies, ja? Paēd picu un atpūties. Māri, tev ir pāris vārdi par spēli, kāds ir spēles plāns, kas to tā sanāca un vispār, kāpēc tu vēl neesi tik sirds kā Viktors Dobracovs un Žigājos? Visu pirms publisks sveiciens visām māmiņām. Daudz mīlestības jums. Un tas, ka jūs atnākat šādā jūsu speciālā dienā pie mums, es atvainojos par tādu dāvanu, ja? Ka likām pārdzīvot, ja. Nu, par spēles plānu runājot, tad, kad es paskatījos, kas tur viņiem spēlē, kad viens puisis ir nopirkts pa 1 miljonu, viens puisis saņem mēnesī vairāk kā 10 000 algu. Un tad, kad tu tā skaties uz to visu brigādi, kas tur no augšas ir, tad, skaidrs bija tas, ka mēs skrieties ar viņiem nedrīkstam sākotnēji, tāpēc mēs spēlējam no aizsardzības un centāmies līdz 60. minūtei noturēt maksimāli 0-0, lai no 60. kad viņi ņem nostos lielos vīrus, tad mēs pārņem spēles iniciatīvu. Tāds bija spēles plāns. Tāpēc varbūt jums dažiem likās, ko mēs te pirmajā tādu pasīvu tur skraidām bez bumbas, ja? Bet par laimi mums tie vīri nevis visi nogāja maiņas ceļā, bet nogāja savas muļķības ceļā. Un miljons pat šajā līgā kļūdās, tā kā atstāja komandu mazākumā. Tajā brīdī, kad Kristo neiesit penduls, domāju, nevar būt tā. Kas tas ir, jā, bet beigās to, ko es komandai aplīt teicu, kad jebkurš Hollywoods labākais režisors šitādu scenāriju nevarētu uzrakstīt. Un, tas bija kaut kas tāds, ko es domāju, ka mēs vēl šajā brīdī neaptveram, kas tur notika reāli. Jo tie visi augšas, lejas, pārdzīvojumi, emocijas, esot +2 ielaist golu muļķīgi, un tad vēl noticēt tam, ka varam tikt atpakaļ un izdarīt to. Cepur nost visiem, 12 nezaudētas spēles sērija turpinās. Rulējam uz priekšu. Kādi jautājumi Mārim? Kas bija tas spēlētājs, par kuru tu teici, ka pa 1 miljonu nopirka? Tas, kas sarkano dabūja. Tas pirmais. Jā. Kur 2 dabūja, bet 1 aizgāja. Jā. Tas bija atsargs? Nē. Pirms tām tas centra aizsargs no Brazīlijas. Jā, un viņa 10. numurs, kas mums to pirmo goliņu tur sakārtoja, tas puika arī gadu atpakaļ, man liekas, vai 2 gadu atpakaļ paņems uz Rīgu kā viens no uzbrukuma līderiem. Bet tur viņam kaut kā tās disciplīna īsti neiet roku rokā, un tāpēc viņš te ir nosūtīts un sodīts it kā, bet tās kvalitātes tur ir skaidri redzams un zināms. Vēlreiz cepuri nos džekiem, kas noticēja tam spēles plānam, ka viņš strādās, un kā es teicu, tajās Hollywoods filmās beigās vienmēr uzvar labie.
Nu, paldies, Māri, un tiekamies jau pavisam drīz nākamā mājas spēle izbraukumā arī šeit, Elenkāns sporta parkā, 7. maijā, 20:00. Mūs uzņems šeit RFS dublieri. Paldies! Bezmaksas ieeja visiem un vienkārši nāciet un būs sporta.